Ko tad Anniņ būtu tik smagi? Sirds smelts. Vai ko tad tā? Par Jāni. Vasaras laiks. Puikam daudz darba. Saki daudz darba. Bet kur tad ir tavs Jāni? Guļ. Pusdienlaiks jau klāt. Ar mietu tādu jāceļ augšā. Aimiet dēlā jau pirmām pirms gailiem jāuzliek strīpa. Vai ko tad tā? Nebūs atpūties, nebūs svētā. Māsi, par ilgu tu viņu esi jāsapēt turējusi. Viņš jau visus tavus vārdus zina no galvas un izmantot sev paprātam. Vai ko tad tā? Labāk rīt uztaisīsim viņam brokastu. Brokastu? Viņam? Kauns! Launaks jau klāt! Brokastu viņam! Ko dēļ? Kāds brokastīs? Jānoli! Vai ko tad tā? Vai, atkal sadusmojās. Klausies, Māte, bet tu jau mani sapratīsi, kad Kānes Jāņa tēvs aizgāja mūžībā, tad Jānītis jau bija mazs, un mana mātes mīlestība nezināja robežu. Es jau sūtīju skolā, bet viņš galīgi negribēja mācīties. Vai ko tad tā? Jā, sen uzsēdēja solā, skatījās griestos, tā vairākas dienas. Kad nāks pie prāta? Bet kuru klasi tas šodien beidza? 5. Kādēļ tik skaļi runājat? Pat pagulēt nevar. Dēliņ gailītis jau sen rīta dziesmiņu nodziedāja. To gailis upā vajadzētu izvārīt. To lielāka jēga. Ko tu šodien pasāksi, ko dēliņ? Tev karot mutē neesi ielicis, ka jau pie darbiem dzen. Jo jau kaut kas darāms, jāpadomā. Bet dēls ar domāšanu vien ir par maz. Kamēr tu domāsi, tikmēr jau siens uz lauka savs. Labi, ka kaimiņš nopļāva dižo lauku. Citādi govis būtu bez siena palikuši. Varbūt viņš arī to stienu varētu kaudzēs salikt. Māte, tu varētu uztaisīt pusdienu, un tad darbības būtu padarīts. Jā, kas tad tā par valodu? Ko tad es dosim? Uz postu vien aizies tā mūsu saimniecība. Es nezinu, vai tad to viņš vienā dienā var padarīt, vai vispār viņam kaimiņa mājās darba trūks. Viņam tak 3 meitas, vai atsūrkums palīgos, arī būtu iestrāk strādāt. Saimnieks pie labas veselības. Ko tad šodien pasāksi? Krostvāt, eju, lūkot, tas darām. Iešot lūkot, tad jau siens 1-2 būs savā. Klausies, mums vajadzētu sarunāt tā kā palīgus. Es nošmoroju pusdienas, būs arī silti cūkrāceņi. Kaimiņam 3 brangas meitas kalpošienas. 4? 4? Jā, kaimiņu mājās truša. Truša? Kas par ēdīgu vārdu? Diec kaut vai uz pārnas šmorēt. Tiem meitēšiem jāsaka. Jāni pie sievas stāviem vajadzētu nodabūt. Pieliks to puiku pie kārtības. Vai tad viņš nav pie kārtības? Nāc, paskaties, reku jau ievērt kārtību. Staigā gar trušu būdiem, uz priekšu un apskaļ. Apstājās, aplūko savus nāciņu. Vau, vienu pirkstu iebāžu degunā. Nāk atpakaļ. Iemīga to taciņu tā stiprāk, lai nezālēs nejauki. Vau, iekap pļaka. Jūle, diezgan. Labi, es iešu un nosmieru to žurku, kas staigā. Kādu?
vajadzētu tomēr aizskatīt tam kaimiņu Friciņu. Nu, tā kā uz vienu dienu sarunāt, Jānis iekustēsies. Aizskrien vien pati, man jāiziet paskatīties, vai tik tas nav seks, kas gan ar mūsu stājiem. Jūle! Jēgas ir kāda. Ko tad Anna tik steidzīgi kapina? Nu, aizskrēja uz kaimiņu mājām palīgus sarunāt, citādi jau tas slimais uz sienu nekad nesavāks. Ai, nu tas. Nu, bet par ko tad tā? Labi. Vai, Māt, man ir galvā viena doma. To Jāni jānodabo pie sievas, bet ne jau tādu brangu, kas reizēm viņam ar pātagu gar sāniem nodotu. par ko tad tā? Ko? Nu, puika jau nav slikta, Nav. bet tikai izlutinājusi tā māsa viņa ir. Jā, nu tur mēs labas visas trīs mēs esam vainojamies. Apčubinājam, aptekalējam, nu jau nav viegli. Labi, ka vīriešu darbus mēs prātām tam. I zirgu iejūgt, I sazāģēt malku, I sacirst, I visu kaut ko. Ai, Man ir galva viena varena doma. Kaimiņu mājās kalpo vecmeita Kruša, tāda branga strādīga. Veco Frici noliek pēc tendera un noslānīga. ko tad tā? Par nekārtīgu valdiņu. Jā. Tas tu ir nodarīts klāt būs. Nu, meitas, visas trīs sarunāju. Nu, nebija nemaz Fricijai, pašas jau man nāca pretī. Nu, tā ceturtā arī nāk, es jau nemaz negribēju ņemt. Esmu tāda dumpīga, bet viņa klāt un prasa, kas jādara un godās visu. Un, man sakot, teica, ka viss būs nodarīts līdz galam. Tas labi. Arī Frici jau sarunāju. Jā, ko tad? Ko tad? Nu, tad ejam visi pie darbiem. Pie tā. Par aiz. Tas par lēmumu manā sētā! Mūsu saimnieks atsūtīja. Jums pie darbiem palīgus vajagot? Kā tad? Un jūs būtu tas saimnieks? Kā tad? Ja jau tā, tad norīko pie darbiem. To es varu! Un kā jūs godā? Jānis! Tāds stiprs latviešu vārds. Kas gan? Es esmu stiprs kā vērsis. Vienu un trīs ziemju vekļu uz austīm noliku. Viens pats! Tas nu gan. Uz manas kausta tak visa saimniecība turas. Es jau pirms visiem ciela gaļā esmu pie darbiem. Lūk, tāds es esmu. Tā jau jā. Kā jūs sauc? Elza? Ieva, Made, Truša! Bija 3, tagad 4. Pie darbiem jo vairāk, jo labāk. Labdien! Labdien, pasaušu krustmāti. Meitenes nestāvēja lūkoties pēc grāmatiem. Es pavisam ar krustmānu un arī tūlīt nākuši. Labdien, uzmāja! Labdien! Tu viena? Kur tad pārējā? Monika teikt prom, lai lūko darbu. Tas labi, ja man ar tevi jāpārmīt tādu Ādi vārdi! mūsu Jāni. Puika jau dušīgs, tikai nevar iekustēties. Kāda
iekustinātu. Saimnieks kaut kā tie vārdi nelec kopā. Tūšīs, strādīgs, bet nevar iekustēt. Saproti, ja viņa būtu kāds pabiksta, tad viņam darbi ietu no rokas. Es būtu tā bakstītā. Kaut ne? Es tev labi atlīdzinātu. Puikai nav slikta. Sirds laba. Māsa viņu tā izsludinājusi, un mani viņš neklausa. Tad jau viņai būtu mani jāatprats. Par ko tad es runāju? Ja mēs viņam nepatikšu, Bet paskaties uz viņu, esi maiga apčubiņu. Bet cik ilgi tad vecmeitās sēdēs? smuks jau viņš ir. Nezinu. Kāpēc jau viņa brauc nesīsies uz nerektīgām pušanām? Medita, jūs redzējāt, kā tāds ruša to jauno Jāni saimnieku lokās? Jā, pieliek bija viena sāna, tad bija otra sāna un tik smējas. Tā kā ķēne. Mūsu dzer pie darbiem, bet pati tik gorās ar to jauno saimnieku. Kaut ko atšķirstījos un tik smējas. Tāpēc jau no Lielzara mājām aizdzina to, kur no viņas noteikti nevarēja vairs glābties. Jūs redzējāt, laimīgai krustmāte Jūle, manuprāt, viņa to droši bīdījusi likt to Jāni lokās. Viņa cer, ka starp viņiem kaut kas varētu sanākt. Jā, abas jau iepriekš sētā kā kaut ko runāja. Lai jau, tu tad jau redzēs, laiks jau rādīs, kas tad notiks. Tā, saimnieks, viens pārņoms jau ir sadrāks. Tagad arī jādabū mājās. Tā, ko jūs dalājūs? Kāpēc darīsiet? To saimnieks vēl vajadzētu apļaut. Viss tur kārtībai tad jābūt. Pati māku zienu ļaut, pati skapti asināt, vai tad saimnieks nebūs sargu? Nē, es tā pieņemot 3 dienu vecpri uz ausīm noliku. Vai tad ļausiet? Tie darbi man vien tāds sīkums ir. Un ļausiet arī vēl. Jā, tie žulā vēl vajadzētu apļaut. Zāle par gāju izaugusi. Mūsu saimnieks atstāja, lai viss tā būtu no vanagiem, kur slēpties. Kad labi, tad nekļaušu. Sēdiņies. Es tikai jums samastīrēšu tos kamienes. Darbus smagums uz pleciem sagūlu. Liek ciestu mierā! Nu, ka projām! Viss. Es jau neko ļaudu. Saimnieki, es jums teikšu tā. Esmu gatava nākt strādāt. Paskatieties uz mani labi. Vai neesmu diezgan labi? Ļūpestība atnāks vēlāk. Par tādām lietām nedomā. Galvenais šai mājai kārtīgi strādāšana. Un tu esi strādāt. Tu gribētu uz ilgāku laiku nav strādāt. Tā viena ašķāri daudzās gribas ieraudzes. Būs jau tāds iespatījums. Nu, citu tev ko katru! Kad ir no liela mods. Protu visus darbus. Padod man tik priekšā. Un tā būs arī varu. Pogājam, es viņu skatīties, kas man darāms. Es labāk pats Es arī visu. tagad reiz 2 vecpri uz ausīm noliku. Nu, truši, manu kādu sagumusi. Mūs tik pie darbiem zainās, bet pati, ka to jauno saimnieku tik rokies. Mums jau tā vien liekas, ka tev droši jāliekas mierā. Tā vecā saimniece šodien ir tik ļoti priecīga, ka mūsu Jānītis ir tik čakus. Viņš skrien kā dundurs šodien. Kāpēc tev vajag šo jauno saimnieku? Vai tad ar mūsu Frici tev nav gana? Vai tad viņš tev neuzlūko kā sievu? Nu jā, vecais taču arī viens pats saimnieko. Bet viņam tad tūlīt 70, ko lai ar viņu daru? Būtu kaut vai jāpas acis. Dubestībai tad nevajag acis, bet sirdi.
Nokaušu, noplūkšu, izcepšu. Un pēc tā vēl stāvītos šķībās durvis salabošu. Es palīdzēšu piedarēt. Es pats! Šodien pat Jāni pazīt nevar. Visus darbus atdara pats. Prieks skatīties. Tiešu apkavēt to dārstu. Mūsu norun ar to saimnieku bakstīšanu vairs nespēkā. Ko tur lai dara? Ja puisis grib darīt, tad dara. Nu, truši, tu pati sev nemanot Jāni pie visiem darbiem esi pielīdzi. Tagad cerams, ka puika būs prātīgi. Nu, saimniec, es jūsu mājā kā tāds biedrs. Es atnācu ar labām domām. Bet kas to būtu domājis, ka viss tā iegrīdīsies? Nesmuki jau sanāk. Bet ko nu? Kā mūsu Jānis strādā, mans prieks un atsrauks. Gribās, ka jau drīz būs uz pannas. Un es jau viņam teicu, nu iedod, es noplūkšu to melno visu. Nē, viņš visu pats, tikai pats. Ko tu tā? Un čakls mūsu Jānis, man tāds prieks. Melno vistu. Mums taču nav nevienas melnas vistas. Ak, nav? Nē, nav. Bet es viņam redzēju rokā melnu. Ak, Dievs, viņš būs mūsu vienīgo gaili nokāvis. Jupis parāvis, es taču viņam teicu, nāk libo vistu no, bet viņš jau neatģies vistu no gaļa. Tad kur tu tā? Ar tādu un tam puikam patiem sāniem vajadzētu. Kur lai tagad jaunu gaili dabūtu? Prieks un atsudauts. Vai, Dievs. Nu, Jānīt, visus darbus padarīji. Jā, māte ņemsies ar šmorēšanu. Tu klibo vistu nokāvi. Ar vienu vistu būtu tak par maz. Es divas uz klupci noliku. Šņek un kakli nost. Un to traku, ko dziedātāju var. Citādien no rītiem pagulēt nevar. Un kurš tad tagad mums tos tāļus taisīs? Tu? No, tu Jānīti pats dziedāsi kā gailītis. Vai tu cāļas gaļiem izšķilti? Nevaru vairs kājas pavilkt. Jo tā gribas ēst. Un vispār cik saimnieks mums samaksās par šo trako strādāšanu. Es uz šo māju nekad nenāktu par kalpuni. Es arī ne. Bet tu taču gribēji. Nu, ne par kalponi, ne par saimnieci vairs ne. Lai tik saimnieks padod vakariņas kādu rubuli un prom friču. Nu kā tad? Viņam jau ir naudas karš drugas. Kas noiet? Bija tāds rītdienas! Kas Karpolam notika? Jūs sienas sadrubusi! Meitas! Skaitā tēlīsi! Jānis! Ak, Dievs postmien! Kas notika? Tāds rītdienas! Es viņam ar to dieli gar sāniem nozibināju, sarāju, ka neatņem vistu no gaļa. Un viņš svētē nosolījās vairāk tā nedarīt, iešot salabot šķībās durvis. Domāju stāvli, bet tad dzirdu, gāžās mūsu mājas durvis ar visu sienu
Kāpēc tad mājas? Tās arī bija jālabo. Un kas notika ar saimnieku? Viņš kļuva par mironi. Jovo! Tas sabijos, man gandrīz mēle pa muti neizkrita. Reku velkās ar savu radītāju. Nu tāds trakums, pilnīgi trakums. Nu labi, ka pašam nelaime nenotika. Nu, nesatraucieties. Es to skādi salabošu. Es tak veco skapi durvu iekā piestūru. Un kā tad mēs tiksim mājās iekšā? Es tā kā skapi aizmugurējā siena izņēmu. Durvis tak ir. Viss! Man pietiek! Es eju prom pavisam! Saimniec! Ne, Par ko tad tā? klosterī būs mierīgāk! Nē, saimniec. Lai nu kā, samaksājiet mums par darbu, mums ir laiks iet. Lai Jānis maksā! Ai. Ko tad lai mēs tagad iesākam? Nē, apsēdies. Lai dieviņa apdomā, meit, kas mums skaidrs? Mēs dzīvosim kā roņi, ļaunu par mums nevarēs runāt. Neviens, lai bulgurē cik tik. Ai, ja vajadzēs, ai, ja kāda nediena uznāk vai kādas nebūšanas dēļ, būtu vieta jāatstās. Nē, par vasaru mēs iztiksim, meitiņu. Vasaru mēs pelnīsim ar ogu lasīšanu, rudenī ar sēņu. Un jūs atkal vedīsiet ar ratiņiem uz pilsētu pārdot. Es ziemu ņemšu no saimniecēļu vērt līnus un papus. Neēduši mēs, meitiņi, nepaliksim. Kamēr varēsim, turēsimies vietu. Bet kas notiks ar Jāni? Oi, būs jau labi. Mēs būsim viņam blakus tik, cik Dievs mums ir atvēlējis. Oi, savu dzīvi viņš veidos. Paldies, jums visiem par mani.